Esiet sveicināti, dārgie futbola draugi! Sportcentrs.com uzsāka kārtējo savu futbola translāciju. Šodien Sinotip futbola virslīgā 13. kārtas pārceltā spēle, kurā Meta Latvijas Universitāte uzņems futbola klubu Ventspils. Meta dodas uzbrukumā, ja atceramies pagājušo spēli. Tā paskatāmies, centrējums, Uldriķis pacīnās, labi pacīnās, bet bumba pie Varenko. Pirmajā minūtē Ventspils devās uz priekšu, tagad jau Meta. Tā kā meistarība. Tā kā paskatīsimies arī, kā Meta labosies. Abām komandām ir jālabojas pēc pagājušās spēles. Meta mēģina laboties, labs sitiens Vardaņānam. Skaisti bumba lidoja, spēcīgi lidoja. Nu, tiesa gan vairāk pa vārtu vidu un nejaukā veidā. Un noteikti tādu ļoti sliktu pēcgaršu Ventspilnieki brauca mājās. Jo, kā jau teicu, 2 vārti ielaisti. 13 minūtēs šeit, kas par momentu Ventspilniekiem. Girds Karlsons ar galvu sita, bumba trāpīja pa vārtu stabu. Grigorjovs vēl arī pamatīgi apjuka. Varēja arī no Grigorjeva bumba ielidot vārtos. Būs uzdevuma augstumos, kāds arī būs, protams, sitiens. Tas ir varbūt pat svarīgāk un uzskatāmies. Alans sit. Un bumba ielido vārtos. Tieši tā arī notiek 15. minūte. Ventspils pret Metu izvirzās vadībā. Alans Siņeļņikovs, standarta situāciju meistars, atklāja rezultātu un varbūt varam arī vainot Grigorjevu. Varbūt sieniņa nebija perfekta, varbūt, es nezinu, vēl kaut kas pie vainas, bet es šajā brīdī pirmkārt nosodītu Abasu vai kurš tas spēlētājs bija, kurš pārkāpa noteikumus sava soda laukuma tūmā. Pārtverta bumba, tu esi ieguvis bumbu pie sava soda laukuma, pacel galvu, novērtē situāciju. Nē, Abas noliež galvu lejā, ķermeņa, tāpēc arī ir stūra sitiens, bet nu pendeles nav. Stūra sitiens Metai, Uvarenko nospēlē Durēm, Vardaņāns, aptuveni no šādas pozīcijas Vardaņāns ir pret Ventspilu guvis vienas no 2 Metas vārtiem pēdējo 5 gadu laikā. Labā zonā, Šības netiek pie bumbas un Meta parāda, ka var pamocīt Ventspilniekus. Un šeit gan Vardaņāns pārcenšas un Alans Siņeļņikovs parāda, ka centrējums bīstami. Sitiens pa vārtiem nebūs, būs laikam stūra sitiens. Karlsons tur mēģināja ar kāju aizsniegties līdz bumbai, pēc tam bija vēl viens spēlētājs. Nu, visu laiku, kad es runāju par tabulu, es neieskaitu nekādas virtuālās rezultātus un punktus šajās spēlēs, kas notiek šobrīd. Nu, Ventspilī jāgūst 2. vārti šeit, nobloķē pēdējā brīdī Gātis Kalniņš, pagūst tomēr, kurš tur sita Aleksejevs. Atkāpjas Siņeļņikovs, neaizskrien garām, tā ir kaut kā mājas sagatavot Tīdenbergam pa labi, nu, manuprāt, izgāzīsies šī iecer. Nu, ja tagad vēl būs centrējums no vārta, tad neizgāzīsies, bet principā izskatās, ka neizdevās izdarīt to, ko bija nodomājuši Ventspilnieki, bet tik un tā centrējums, Karlsons augumā lielais un garais Karlsons uzvar gaisā, sitiens sastāvā. Leģionārs no Krievijas, viņam bija fantastisks arī tālsitiens, viņa augumā garš un fiziski spēcīgs futbolists, arī ļoti rezultatīvs. Nu, un Gatis Kalniņš 7. vieta 100 vārti šobrīd. 100 vārti, Gatim ir jāgūst vēl 5 vārti, un viņš panāks Katasonovu un iekļūs varbūt tādām tiešām konkurētspējīgām komandām, no kurām viena ir tomēr pakāpīti spēcīgāka. Tad 2-0 ir tas klasiskais rezultāts šeit varēja būt 2-0, manis piesauktais nedaudz garām bumba lidoja. Pēc šķiet, ka tā paša Aleksejeva sitiena, varbūt arī kļūdos, ar labo kāju varētu tur, kur grib iecelt bumbu. Tas kā arī Edvards sitīs. Jā, Edvards Tīdenbergs sit tuvajā stūrī, bumba vārta priekšā, kurš būs pirmais pie bumbas? Gātis Kalniņš. Gātis Kalniņš parāda kātums, joprojām viņam ir reakcija, ir situācijas novērtējums, ir. Postikuls īsti šobrīd nevarēja palikt Astanā, kaut kādu tehnisku iemeslu pēc, un šobrīd viņš atrodas uz īri Ventspilī, un cik es saprotu, tad salīdzinoši neilgu laiku šeit ir 1-1. Ir 1-1, ir tiesas karoziņš ir lejā, Gatis Kalniņš. Liekas, ka Gatis Kalniņš 17. minūtē izlīdzina rezultātu. Tā retā reize, kad Meta gūst vārtus pret Ventspilu, un tas notiek tik svarīgā brīdī. Rendijs Šības centrē ar kreiso kāju. Gatim Kalniņam nespēja patraucēt neviens. Šeit nebija Girta Karlsona. Ja uzbruka Girts Karlsons, tad ik pa laikam Gatis Kalniņš viņu vaktēja. Šeit Gatis Kalniņš izmanto savu, atkal pārspēlot, saku, gadsimta iespēju panākt nešķirt pret Ventspili. Šādā veidā, nu tad tas tiešām būs dīvaini. Ja Ventspils vienkārši nospiedīs vai gūs, teiksim, vārtus tagad, nu, gandrīz Meta gūs savos vārtos, Strots šķiet, ka tā maiņas. Vēl var pavilcināt laiku un vēl viens futbolists ir gatavs nākt laukumā, bet tiesnesis tomēr nedod vairs spēlēt, atskan svilpa, netiek laukumā. Par to gan smaida Metas spēlētājs numuru 16 Sergejs Vasiljevs. Tam vairs nav nozīmes, Vasiljevs netiek laukumā, bet Meta ir izcīnījusi 1 punktu. 1-1 pret Ventspili. Ventspils, nu, it kā jau arī ir izcīnījusi 1 punktu, bet skaidrs, ka pirmkārt Ventspils ir zaudējis 2 punktus. Dārgie draugi, jūs redzat Metas līdzstējus. Cik saprotu, jums būs iespēja arī vēl
redzat arī šos plakātus, cik saprotu, būs jums iespēja vēl noskatīties spēles labākos momentus, bet es no jums atvados. Apsveicam Metas komandu un izsakām līdzjūtību šodien Ventspilsniekiem. Tikai 1-1 negatīvs rezultāts.